Es jums pastāstīšu, kādēļ es bāru sadalīju divās daļās un kādēļ grūtnieces ar kannu un čabatiņu atrodas šeit ziemas mājās. Es šogad īstenībā riktīgi gribēju grūtnieces vest dzemdēt vasaras mājām. Parasti tas viss notiek ziemas mājām. Bet es gribēju, lai šogad ir tā, jo man teorētiski tā būtu ērtāk. Bet es visu laiku nevarēju izdomāt, man visu laiku mainījās domas, jo it kā tas datums ir pietiekoši vēl tālu, bet mēs nekad nevaram zināt līdz galam, kad viņi īsti piedzemdēs, un no tā mēs arī nezinām, cik tas datums tad ir tuvu vai tālu. Man laikam visvairāk bail par to stresu. Ne jau, kad aizbrauc uz turieni, tas, ka viņi ir nokļuvuši galamērķī, tad jau sākās priecīgais notikums, bet tieši par to trailerī braukšanu. Un man bija bail, ka tas stress arī, tāpatās, tā kā cilvēkiem, es nezinu. Uz katru tas stress iedarbojās citādāk. Un plus vēl man pierakstīja komentārus cilvēki, kas nodarbojas ar zirgaudzēšanu vairākus gadus. Un pamet vēl to domu, ka ķēvēji tā kā pirms dzemdēšanas nebūtu vēlams mainīt to apkārtējo mikrofloru. Es par to vispār nebiju iedomājusies, jo man jau likās, ka viņi dzīvo 50 uz 50, gan tur, gan te, un ka gan tur, gan te ir tā viņa mikroflora, bet man redz bija atkal vēl viens aizmetnīts, ko iemest lielajā domu katlā, jo man tie apsvērumi tur par un pret bija ļoti daudz. Un paldies par informāciju, par komentāriem, par idejām, jo es pilnīgi noteikti neesmu no tiem cilvēkiem, kam liekas, es jau visu zinu. Tā noteikti nav. Manuprāt, ir ļoti bēdīgi, ja cilvēkam liekas, ka viņš zina visu. Tad tas nozīmē, ka ir diezgan bēdīgi, jo nekad nevar zināt visu. Nekad, it īpaši šitajā informācijas laikmetā, kad tas nezinu, tu visu laiku ir kaut kāds updates, visu laiku ir daudz lielāka iespēja uzzināt kaut ko jaunu nekā kādreiz, kad nebija vispasaules internets. Protams, es labprāt arī dalos ar savu pieredzi, jo tas kādam var likties noderīgi un interesanti pasakot līdzi. Un vienmēr, ja ir kaut kādas šaubas vai aizdomas, noteikti vajag parunāties arī ar vetārstu. To es, protams, izdarīju arī šajā situācijā. Un teorētiski, it kā viņas varētu braukt, bet praktiski es izvēlējos neriskēt. Jo tā jau šis bērnu gaidīšanas laiks ir tik ļoti stresēns un tik nenormāli daudz lietas visādas ir, kas var noiet garām. Un man gribās izdarīt visu pareizi un maksimāli labi, lai, ja notiek kaut kāds ČP vai kaut kas, lai man ir vienkārši tāpatās būtu pārdzīvojums kreņķis un vispārējais vienkārši, tad būtu vieglāk to izdīlot ar sevi. Un galīgi nav tā, ka dzīve visu laiku ir šokolādē un visu notiek automātā. Visu šo gadu laikā, protams, ka man ir bijušas arī daudz sliktās situācijas. Es esmu traģiski pazaudējusi zirgu. Man ir nācies iemidzināt poniju, jo viņam ir neārstējama slimība. Ļoti nopietna. Man ir bijis gadījums, kad piedzimst kumeļš ar problēmām. Man ir bijis, kad ķēve abortē kumeļu. Viss kaut kas ir bijis. Un tas vienmēr ir nenormāls pārdzīvojums. Un es jau jums stāstīju to, ka reāli dzīve var būt sūds. Tā kā tu vari censties izdarīt visu pēc labākās sirdsapziņas, rūpēties, maksimāli izdarīt visu, lai būtu labi. Un tad pienāk posms, kad dzīve ir sūds un tāpat tās viss aiziet pa kalnu uz leju. Un tā dzīve ir sūds daļa, tad, ja tur ir īpaši iesaistīti dzīvnieki, var būt ļoti traumējoši. Es tagad domāju, kāpēc es šo vispār sāku stāstīt. Bet vēl par to man ir ļoti daudzi teikuši, kāpēc tu lieti savus grūsnās ķēvis internetā, tā ir slikta zīme, cilvēki noskaudīs, viss būs slikti. Tu tikai gribi nopelnīt. Par šito vispār es gribētu pateikt skaidri un gaiši, man par šo neviens nemaksā. Tā ir tīri mana iniciatīva kaut kāda, jo Latvijā nemaksā ne pa skatījumiem, ne pa sekotājiem un tā tālāk. Nav te nekāda finansiālā labuma tam, ka ēzelīši ir internetā. Tā kā kapeiku skaitītāji var droši nomierināties. Es īstenībā pat nezinu, kā tā sanāca, jo es reāli sāku likt viņus sociālos tīklos, senāk jau. Un es to darīju tikai tāpēc, ka man ir ļoti sūdīga atmiņa. Es zinu notikumu, bet es nezinu, kad viņš notika. Pirms gada vai pirms 4. Un man ļoti slikts timelines. Un tad man patika, ka man viss ir ielikts un viss ir pārskatāms un es varu ieiet un paskatīties. Un vienkārši kaut kā tā sanāca, kad ne tikai man patika paskatīties un tad mēs esam.
Un jūs esat diezgan daudz, un ne jau es viena pati tagad stresoju un sekoju līdzi. Arī jūs. Es pat teiktu, ka mums ir diezgan intīmas attiecības. Teiksim tā, šis nebija plānots un tam nav nekāds mērķis. Un tā vienkārši sanāca. Un vispār es iedomājos par to, ka mazums, ja notiek kaut kas slikts vai kas, tu pats ar sevīm jau ir tik nenormāli grūti to izdīlot un tik galā. Un tad es iedomājos vēl visi šitas, ka mēs tagad esam daudz, un visi tie vēl komentāri, vajadzēja darīt tā, vajadzēja darīt šitā, kāpēc tu tā, vēl papildus, es nezinu, visu tā vainas apziņu, viņi jau tāpatās ir. Es pat nezinu vēl, kā es par šo visu jūtos, to, ka mēs esam tik tuvā kontaktā. Un par to skaudību, par sliktu vēlēšanu, visu pārējo. Es nezinu īsti, kā tas strādā, vai tas tā strādā, man liekas, kad vajadzētu saprast to, ka, piemēram, ja man ies sliktāk, noteikti, ka nevienam citam tieši tāpēc neies labāk. Un man liekas, vispār ar visām tām negācijām, kur var dabūt? Man nav tik daudz enerģijas, piemēram. Kur var dabūt tik daudz enerģiju, ko tam veltīt? Jo tu jau pats sevi nogruzīji un visas tās negatīvās emocijas, tas tāds, es nezinu, puvuma stāvoklī aiziet. Un es laikam ticu tam karmas principam, ka tad, ja tu citam vēl sliktu, tev pašam būs daudz sliktāk. Tu laimīgs nepaliksi. Kaut kāds pārdomu lakatiņš aizgāja. Es man tā liekas vispār šo video gribēju citādāk. Jā, es pat nezinu, man šitas te nejāpausto vai nav. Es to izdomāšu vēl. Labi, es šito te neiemetīšu, lai paliek mans pārdomu lakatiņš. Bet ko es vēl gribēju teikt? Starp citu, es tikko nostripoju salīti un mēs esam čut atkal pavirzījušies tabluņā, jo klāt nāk nedaudz oranžais.